Sveika tautā! Šodien mēs gaidām lietu. Aizmugurē zied ābeles. Foršs laiciņš, bet būtu īstais mirklis parunāt par kaut ko nopietnu. Proti par to, kāpēc es esmu laukos. Laikam nevēlti es esmu šeit. 4 gadi jau ir pagājuši, es esmu nonācis līdz tam, kad plus mīnus sāku saprast, kā šeit rīkoties, kā šeit dzīvot un kā sevi pasargāt no tā, kas var uznākt tuvākajā laikā. Rudenī it īpaši. Man tāda sajūta, ka rudens ir tā x stunda, kur kaut kādīgi ir jāsagaida un kuru var pienākt. Izskatās, ka visa tā mūsu pasaules elite ar to vien nodarbojas, ka kurina karus. No otras puses arī mūs visu laiku brīdina par to, ka tuliņās te kaut kādi tur uzbruks. Visi iet uz iebiedēšanu, bet no otras puses pavērojot, kā rīkojās Amerika, mēs neko labu nevaram gaidīt. Aizbraucies uz laukiem jau 4 gadu atpakaļ, tieši pandēmijas laikā, jo sapratu, ka pilsētās dzīve vairs nebūs. Nekas nepāries, nekas labāk nekļūs, un līdz ar to labāk es kontaktējos ar suni, kurš ir mans draugs un uzticams apsargs, nekā ar milzumu daudz cilvēkiem, no kuriem es nezinu, ko sagaidīt. Jebkurā gadījumā šobrīd es nenožēloju to. Man ir iespēja sastādīt kartupeļi, uzstādīta siltumnīca un aitas, truši aug, līdz ar to arī gaļa būs. Un šeit es esmu nosacītā drošībā, vismaz pašpietiekamībā, un man vairs nevajadzēs x stundā, kura tuvojās, neko ekstremāli nepieņemt. Man būs viss, un es būšu nosacītā drošībā. Līdz ar to, ņemot vērā to, kad jau 6 gadus notiek cīņa ar cilvēkiem, mūsējie visi bariņā kopā ar citiem idiotiem braukā uz Davos fórumiem, kopā ar citiem tumsas pārstāvjiem rēķina to, ka vajadzētu cilvēkus samazināt. Ar to viņi arī nodarbojās. Es redzu, kad cilvēki lielā daudzumā iet bojā Krievijā, iet bojā Ukrainā. Tagad jau tā pati valsts apvienotie Emirāti tiek saspridzināti. Nekas labs nebūs. Tāpēc īstais mirklis šobrīd ir tīties no pilsētām prom. Ja jūs esat par to domājuši iepriekš, tad varbūt ir īstais mirklis pievērsties tam nelielajam īpašumam, kas ir nodots man, kuru es esmu apņēmies kādam labam cilvēkam pārdot. Un tagad būtu īstais mirklis aizbraukt, pēdējais mirklis, es varu teikt, aizbraukt uz turieni un sākt gatavoties ziemai. Ja māja ir liela un jūs tur viņu visu nepaspēsiet nekādā gadījumā sataisīt, vismaz sev dažas istabas dzīvošanai jūs varat sagatavot un arī apkuri sakārtot un arī malku sagatavot. Negribu nevienu biedēt, bet ja mums uz rudeni uznāks kaut kādi nevis 1-2 droni, bet 100 dronu, tad Rīga var būt līdzīga Kijevai ziemā, un plus vēl uzkarinās virsū atkal pandēmiju kārtējo, aizliegums kaut kur pārvietoties, tad saprotiet to, kad jūs esat pilsētā un jūs esat pakaļā. Līdz ar to jums jābūt ir kaut kādai atkāpšanās vietai. Tiem, kuriem ir kaut kādas mājiņas, kaut kādas vasarnīcas, kaut kādas lauku mājas, brauciet, sagatavojiet viņas ziemai, lai jums ir kur notīties. Saviem bērniem, kurš dzīvo tur Rīgā, ap Rīgu, es arī saku, ja kas, meklējiet jau šodien iespēju izkļūt no šīs te pilsētas, jo iespējams, ka būs blokāde. Un brauciet pie manis, šeit būs tēvam bāze. Vismaz bāze, kurā var pārziemot, kurā būs ko ēst un
kur mēs nebūsim atkarīgi no lielveikaliem un visa tā, kas mums sekos. Ņemot vērot to, ka cenas aug, Persijas līcis deg, viss ir slikti, līdz ar to gaidīt, kad rudenī pēkšņi būs normāls cenas un visi varēs paēst, es lielu cerību nelieku. Līdz ar to var rasties moments, ka jūs pat kilogramu kartupeļus nevarēsiet nopirkt un nezināsiet vairs, kā pārnakšņot, kā sasildīties, kur elektrību dabūt. Negribētos to visu piedzīvot, bet tie, kas ir tam gatavi, tiem ir vieglāk. Labi, atkārtoti ielieku video, ja kāds nolēms ir, kad laiks ir tīties uz laukiem, 2 hektāri zemes pilnīgi pietiek, lai viņi varētu apkopt un izaudzēt sev kaut ko. Tā skaitā arī kaut kādas trušas aitas, tur katrs izvēlās, ko grib. Visādā gadījumā atkāpšanās ceļš jums ir. Nesaucu visus uz revolūciju, jo tā ir neiespējama šobrīd, bet domājiet katrs pa sevīm un tinaties, kamēr var. Bārbele ir simpātiski apdzīvota vieta, kaut kāda 70 km no Rīgas starp Skaistkalni un Vecumniekiem un, kā teikt, foršs ceļš uz galvaspilsētu. Bet mēs griežamies nost no ceļa un dodamies prom no apdzīvotām vietām uz to vietu, pa kuru es jums gribu pastāstīt. Ceļi ir daudzi, dažādi, jo apkārt ir meži, kas pieder Latvijas valsts mežiem, kuri ir sataisījuši ceļu. Un reku šeku, īpaši ilgi nebraucot, mēs esam piebraukuši jau tālumā, redzam šo te simpātisko, vēsturisko sarkano ēku. Jā, mežs tiešām ir skaists, zaļš, biezs, bet labāk jau pacelsimies gaisā un aplidosim īpašumu un nedaudz paskatīsimies no augšas, no putna lidojuma. Proti, visa kopējā platība ir gandrīz 2 hektāri zemes, tas ir 1,75 precīzāk. Pilnīgi pēc sevis zinu, kad pietiekošs daudzums, lai varētu gan turēt aitas, gan kādu dārzu iekopt. Tātad 2,8 km tikai no Bārbeles. Prom no civilizācijas gluži nav. Arī kaimiņš ir kaut kādu kilometru attālumā. Gluži viens jūs tur nebūsiet. Tātad ir apkārt skaists mežs. Daži 100 metru attālumā ir arī upe. Meža ielokā stāv sena māja. Tā ir vēsturiska māja, 1800 apmēram 80. gadā būvēta, 270 kvadrātmetru liela māja. Ar daudzām istabām. Mājā, protams, ir jātaisa remonts, jāparprojektē, bet no viņas var iznākt kaut kas ļoti skaists. Plus visam ir tas, kad ir klāt elektrība, ir arī ūdensaka, ir arī, kā es teicu, ceļi. Pašai mājai otrajā stāvā ir vēl milzīga bēniņa telpa, kur arī var pārbūvēt par dzīvojamo telpu. Ja kādam ir pamaz 270 kvadrātmetri, otrajā stāvā ir vēl 200 kvadrātmetri. Proti, te jau es vairāk velku uz uzņēmumiem, kas varbūt gribētu tur iekārtot viesnīcu vai kaut kādu lauku rezidenci savai firmai. Kā ķirsīts uz tortes ir manteļu skurstenis. Tādu kādreiz 16., 17., 18. gadsimtā būvēja Latvijas pilīs. Tā ir apakša tā kā liela telpa, kurā var gan kurināt visu māju, gan arī kūpināt daudz ko. Un uz augšu viņi sašaurinās līdz pārvēršās par skursteni. Ir dažas mājas tādas redzētas, kuros ir viesunami. Šeit ir arī iespēja šo te manteļu skursteni izmantot. Labi un skaisti īpašumi Latvijā kļūst aizvien retāk dabonami par normālām cenām. Zvaniet man, mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Otrs ir tas, ka es neesmu tālu no šejienes. Līdz ar to, ja kāds, es zinu, arī skatās mani Vācijā, Anglijā, Īrijā, daudz kur un ar domu kādreiz atgriezties apakaļ, varbūt jūs esat bišķiņu naudiņu un varat sev sākt taisīt sev īpašumu, kur vecumdienās dzīvot, cepuri kuldami. Jebkurā gadījumā es varu uz šejieni atbraukt un pafilmēt un ar video palīdzību jums pastāstīt tās detaļas, kuras jūs varbūt šobrīd arī interesēs.
obligāti nav uzreiz jāskrien šurp, jālido, bet sazināties ar manīm un tālāk jau viss notiks, kā augstākie spēki to būs nolikuši. Veiksmi visiem!